Gada sākumā, jeb janvāra vidū, Valmieras sporta studija viesojās Kocēnu novadā pie domas priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa. Novads vienmēr izcēlies ar sportisku dzīvesveidu, ko apstiprina arī Kocēnu skolu iesaistīšanās skolas lidot apmācības programmā Vidzemes Olimpiskajā centrā. Valmieras skolas aktīvi izmanto bez peldēšanas arī šo te slidot apmācību. Kā saprot, arī Kocēnu novada doma lēms pa labu, lai Kocēnu novada skolas varētu piedalīties šajā slidot apmācības programmā Vidzemes Olimpiskajā centrā. Kā līdz šim nonācāt? Jā, mēs saņēmām piedāvājumu, ka tāds varētu būt, ņemot vērā to, ka mēs esam pierobežnieki tieši šim arī sporta centram olimpiskajam. Jā, izrādās, ka slidotavs un uz atklātā ledus, piemēram, uz dīķiem, uz ezeriem, kas kādreiz notikās, ņemot vērā laika apstākļus, diezgan problemātiski, un otrs varbūt jaunieši nav tik uzņēmīgi, lai viņi lāpstām arī to sniegu noraktu no ledus, un tāpēc ir, ja mūsu blakām kaimiņos dažas kilometrus no mūsu skolas atrodas šāda iespēja, es domāju, kāpēc ne, un mēs tā budžetā paredzējām naudiņu, ka mēs esam gatavi finansēt izglītības iestādes. Tagad bumba ir izglītības iestāžu vadītāju rokās. Es sapratu, ka lielākā daļa uzņēmumu to lielu sajūsmu, ka būs arī mēs atmaksāsim šīs te gan nodarbības, gan arī transportu. Bet to izvēlēsies iestādes vadītājs. Mūsu uzdevums būs kaut kādā veidā mēģināt šo sakoordinēt tās kustības, lai mēs tiem autobusiem tos bērnus savestu, lai teiksim, nebrauktu, piemēram, jaunputnieku skolu un vieni paši to ledu neaizņemtu, jo viņi tur nav tik daudz to bērnu, ka mēs varētu kaut kā koordinēties tā, lai mēs nokomplektējam pilnu komplektu noteiktajā laikā, un tas būtu gan izdevīgāk Olimpiskam centram, gan arī finansiāli izdevīgāk arī mums. Un tā, ka skolas būs vairākas no Kocēnu novada, tikai vēl nav īsti precizēts, kuras tās varētu. Jā, jo viņi arī vēl nezina budžetu, jo šodien mēs arī tiek pastiprināt strādās arī vēl tieši pie šo iestāžu budžetam, un tātad iestāžu vadītājiem būs iespēja izvērtēt un izvēlēties šādu variantu. Vai šī programma tiek pieņemta šis budžets uz 2014. gadu, ja skatoties jau arī vēl tālāk ilgtermiņā, ka šī skolas lidot apmācības programma varētu būt Kocēniem? Pēc loģikas jau liekas, kāpēc ne, jo es zinu, ka arī atsevišķi klases izmantoja kādreiz jau iepriekšējos gados un iepriekšējā laikā reiz pa reizēm devās atkarībā no klases audzinātāja, teiksim, aktivitātes vai vēlmes to darīt. Es domāju, ka jāizmēģina un es neredzu nekādas šķies, kas nevarētu turpināties jau kā tradicionāli, ka mēs pat varbūt tās kādā reizē rezervējam kaut ko vairāk sev un mēs kāds diezgan paliels novads, tad vienā brīdī mēs okupējam sporta centru šo olimpisko un nodarbojamies sportu. Vai Kocēnu novads varētu būt kā paraugs un piemērs arī citām Valmieras apkārtnes skolām vai novadiem, kad iesaistīties šajā slidot apmācības programmā? Jā, nē, protams, es domāju, ja man kā novada vadītāji, man, protams, ir prieks, ka jo tālāk, jo vairāk mēs izmantojam visas tās iespējas un ko mums sniedz pašreizējās situācija, un ja mums ir aktīvi skolotāji un aktīvi bērni, tad es tikai par to priecājos, un ja kāds to uzskata par piemēru, tad tas arī tas ir labi. Šis gan daļai skolēnu nebūs jaunums, un slides Vidzemes Olimpiskajā centrā iemēģināts jau vairākus gadus, piedaloties ledus gladiatoros. Jau pieminējot šos ledus gladiatorus, kas ir lielākās Vidzemes ārslidošanas sacensības starp skolām, arī Kocēni aktīvi iesaistās. Kā vispār Kocēnos vērtē šo skolu dalību, vai seko līdz viņu panākumiem? Jā, es netieši zinu par tiem rezultātiem, un tas ir vienmēr viņi ieta lielu prieku un piedalās tajos pasākumos, taču labāk būtu tad, ja pirms šiem ledus gladiatoriem jau būtu kaut kādas apmācības, jo varbūt kādam liekas, varbūt manos gados liekas, kā cilvēks neprot slidot, bet veselai virknei tā ir problēma, jo viņi nekad varbūt nav uzvilkuši slidzākus kājās. Protams, galvenā uzmanība Kocēnos tiek pievērsta florbolam, kur gan vīriešu, gan sieviešu komandas Latvijas čempionāta virslīgā atrodas vadošajās pozīcijās. No līdzjutēju viedokļa visaugstākais atbalsts un vislielākā interese mums, protams, ir par šo florbolu. Ja mēs skatāmies no finansistu viedokļa, tas, protams, nav tas sports, par ko viņas priecājās, jo tas patiesībā arī prasa diezgan lielu finansējumu no pašvaldības, jo mums ir šī sporta klubā pilnā piramīda, tātad no virslīgas komandām līdz pašiem mazākiem, līdz 8-gadīgajiem un vēl mazākiem. Es zinu, ka tagad jau trenējās arī 6-gadīgie, 5-gadīgie jau nāk un mēģina tā kā, un tur tas viss prasa noteikti zinām kaut kādu treneru atalgojumu un tā tālāk. Bet neapšaubām sports ir tā lieta, kas dod tās pozitīvās emocijas
Un tajā brīdī mēs par to naudu vai par tiem ieguldījumiem nedomājam, ja rezultāts ir labs. Un pašreizajā brīdī tāda florbols ir prioritāte, tā varētu teikt. Visbeidzot, visa Latvijas uzmanība februārī būs pievērsta Olimpiskajām spēlēm Sočos, kam aktīvi jutīs arī Kocēnu sporta sabiedrība. Gan Kocēnu, gan visai Latvijas sporta sabiedrībai gribētu novēlēt šajā olimpiskajā gadā, lai mums būtu patiesas gandarījums februārī par to, kas notiekās Sočos pašreiz olimpiskajās spēlēs, lai mēs gūtu šo lepnumu par valsti un prieku par to, ko spēja paveikt atsevišķi cilvēki. Es ļoti ceru, ka mums būs olimpiskās medaļas. Atgādinam, ka Vidzemes Olimpiskajā centrā ledus hala pieejama visdažādākajai sabiedrībai. Bez hokeja un daļslidošanas nodarbībām notiek arī publiskās slidošanas, bet skolēniem tiek piedāvāta skolas lidot apmācības programma, kā arī iespēja sacensties lielākajās Latvijas skolu ātras lidošanas sacensībās ledus gladiatoros.